taču tā kā mēs neesam noslēguši vēl šo daļu, tad es vēlētos dot vārdu nākamajai runātājai, Ingai Raukas, kas strādā Arhitekts Alliance uzņēmumā. Viņa ir strādājusi plašā mērogā, ir īstenojusi ievērojamus darbus Igaunijā, kā arī projektējusi Igaunijas vēstniecību Viļņā, tātad iznesusi arī arhitektūras vārdu ārpus savas valsts teritorijas. Un viņa pārstāv arī dažādas organizācijas. Inga ir ieradusies šeit, lai pastāstītu par 3 projektiem, kas tika godalgoti šā konkursa ietvaros, un pēc tam mēs turpināsim ar jautājumu un atbilžu sesiju, kad uzdosim abām runātājām jautājumus. Esmu jau sagatavojis pāris jautājumus Karīnai, taču es tos vēl neuzdošu. Un pēc tam mēs arī parunāsim un uzdosim jautājumus attiecībā uz projektiem, kas tika iesniegt. Es ceru, ka jūs uzgājāt augšā 2. stāvā, lai aplūkotu projektus un esat ieguvuši pāris idejas. Mēs pēc tam varēsim tos apspriest sīkāk. Bet tagad dod vārdu Ingai. Esmu sagatavojusi īsu prezentāciju un esam vienojušies ar Karīnu, ka mēs abas mazliet vēlāk pastāstīsim par to fonu, respektīvi sniegsim jums foza informāciju par mājokļu atjaunošanu, renovāciju Igaunijā un pastāstīsim par to, kurš ar ko un kā nodarbojas. Konkursā strādāja ievērojama žūrija, un kā jūs zināt, to vidū bija Bjerke Ingels no Bjerke Ingels grupa, kas piedalījās, kas bija šajā žūrijā. Šis cilvēks piesaistīja konkursam lielu un plašu uzmanību, un tāpēc šķiet šis projekts bija arī tik panākumiem bagāts. Vēl viens žūrijas loceklis, kā jau Karina pieminēja, bija Endriks Meints, Tallinas galvenais arhitekts. Viņš, protams, arī veic savus ikdienas darba pienākumus, apdzīvojamo teritoriju attīstības ietvaros, un es savukārt biju praktizējoša arhitekti no Igaunijas šajā žūrijā. Esmu īstenojusi arī plānošanas projektus, taču pati pēc profesijas un pārliecības neesmu plānotājs, vairāk strādāju arhitektūras jomā. Neraugoties uz to, esmu izstrādājusi skiču projektus kādai citai pilsētai, proti Narvai. Narvā ir līdzīgas masveida apdzīvotās teritorijas, mikrorajoni, kā Tallinā. Un Narvā, kā zināms, galvenokārt dzīvo krievvalodīgi Igaunijas iedzīvotāji. Tā man bija ļoti interesanta pieredze attiecībā uz to, kā dažādas tautības sajūtas un izjūt savu apkārtējo vidi. Esam īstenojuši vairākus projektus Narvas pilsētā. Esam strādājuši šajā pilsētā gan arhitektūras, gan plānošanas projektu jomā. Šeit jūs redzat to tā saucamo darbības vietu. Es īsti neatceros, vai to apjomu. Šķiet, kopējā teritorija bija 10 hektāri, un šo teritoriju galvenokārt veido dažāda veida ēku bloki, kas atkārtojās. Kompleksa vidū ir neliels dīķis. Un principā tas ir tāds kā nulles punkts visai šai telpai vai kompleksam. Dīķi
diķim apkārtē ir skolas un bērnu dārzi. Tas bija arī tas galvenais vīzijas mērķis šajā projektā, ka apkārt sociālajam tīklam atradīsies dzīvokļi. Vizma ir diezgan plaši pazīstama un populāra apdzīvotā vieta, jo tāpēc, ka salīdzinoši tuvu atrodas jūra, tāpat arī tuvumā ir Harku ezers. Netālu, proti pārsimt metru attālumā atrodas Tallinas zooloģiskais dārzs, un turklāt apkārt šim kompleksam atrodas vairāki tirdzniecības centri. Netālu atrodas arī sporta stadions, ledus halle un tenis korti. Principā viss, kas vien var būt, atrodas jau apkārt. Konkursu uzdevums bija ļoti interesants un iedvesmojošs pat arī igauņu arhitektiem, jo tāpēc, ka koncepcija bija ļoti skaidra un arī forma bija skaidri nodefinēta. Runājot pati par sevi, es varu sacīt tā, ja man būtu jāpiedalās, es to uzskatītu par burvīgu iespēju sevi parādīt un īstenot šādu te iespēju. Šādus tādus datus es atkārtošu, tos jau jūs būsiet noteikti dzirdējuši. Tā izskatās, ka teritorija bija 147 hektāri. Es iepriekš nepasacīju precīzos datus. Kā jau jūs dzirdējāt, no konkursu dalībniekiem tika sagaidīts tas, ka bija jāiesniedz vīzija, respektīvi ideja. No otras puses bija nepieciešams specifisks piedāvājums, ka varētu izstrādāt nelielā mērogā. Vēlos sacīt, ka dalībniekiem iespējams bija iespēja aizmirst par tādu plašo vīziju vai lielo tvērumu. Lielākā daļa darba bija ļoti racionāli un realistiski, reāli īstenojami. Vienkārši tika plānots un domāts, kā īstenot jaunas stratēģijas. Idejas nebija utopiskas. Iespējams, tās izskatījās nedaudz utopiski, taču tās tādas nebija. Žūrija noturēja vairākas sēdes salīdzinoši īsā laika posmā. Un šo sēžu laikā mums bija iespēja izskatīt visus darbus, kas iesniegt konkursā. Mēs apskatījām, vai viss nepieciešamais ir iesniegts, un principā mēs sniedzām personisku raksturu komentārus, un katrs izvēlējāmies savu personisko favorītu darbu. Kā jūs spētu iedomāties, nav vienkārši strādāt ar tik lielu iesniegto darbu skaitu, jo mēs saņēmām 86 projekts, kas tika iesniegt no dažādām pasaules valstīm. Var piedāvāt jums pāris statistiskos datus, tie varētu jums būt interesanti. Nolasīšu tos jums no sava mobilā tālruņa. 11 darbi tika iesniegt no Japānas, 10 no Itālijas, 10 no Igaunijas, 6 no Somijas, 5 no Nīderlandes, 5 no Francijas, 5 no Krievijas federācijas un 4 no Vācijas. Visi pārējie bija no citām pasaules valstīm. No Latvijas gan neviens konkursants nepiedāvāja savu projektu. Tikai viens tika piedāvāts no Lietuvas. Mēs atskārtām to, ka
daudzi arhitekti un ainavu arhitekti strādāja tā, it kā tos būtu vadījis Bjerke Ingels. Kaut kā sanāca tā vai šķita vai parādījās tā, ka lielākā daļa arhitekti īstenoja tādas pašas stratēģijas kā viņš, vai arī vienkārši vēlējās viņam izpatikt. Šis konkurss bija īstenībā iegūs plašu atzinību un plašu popularitāti tieši viņa līdzdalības dēļ. Tādēļ tas arī bija interesants mums. Runājot par izvērtēšanu, kā mēs to īstenojām. Šajā sakarā var sacīt, ka bija nepieciešams izvērtēt kritērijus un mums bija jācenšas izprast to, kā ārvalstu arhitekti centās izprast problēmu un to, kā viņi izprata to sekundāro kontekstu. Mēs izlēmām visus darbus iedalīt vairākās grupās. Mēs konstatējām, ka dažas grupas zināmā mērā satura ziņā pārklājas, vai stratēģiju ziņā pārklājas. Šeit jūs redzat sarakstu ar tām grupām. Pastāv dažādas stratēģijas attiecībā uz to, kā aizpildīt, tā teikt, laukumus starp ēkām, kā pārbūvēt ēkas, kā koncentrēties uz jauno attīstību, kādu sabiedriskos pakalpojumus iespējams piedāvāt papildu tam, ka viss apkārt jau ir nodrošināts. Vairāk nekā 20 darbi galvenokārt bija koncentrēti ap publiskajām telpām un apzaļumošanu. Daži projekti piedāvāja zoo dārzu izveidošanu, kā arī kādas citas savvaļas dabas vai telpas elementu iestrādi šajā teritorijā. No otras puses bija daudzi darbi, kuros bija centušies izveidot tādus kā sociālos tīklus, lai palielinātu komunikācijas līmeni starp tiem cilvēkiem, kas dzīvo šajā teritorijā. Bija vairāki priekšlikumi vai piedāvājumi attiecībā uz to, kā veidot komunikāciju, kā noturēt sabiedriskos pasākumus, kā organizēt sabiedriskas sanāksmes. Un tā tālāk. Galvenais mērķis bija likt cilvēkiem savstarpēji sazināties. Vēl viens veids, ko īstenot, bija mēģināt izveidot jaunas saites un jaunus ceļus. Tas bija diezgan populāri. Tas īstenībā ir diezgan vienkārši. Ja vēlties kaut ko izveidot, jaunu taku vai ceļu vai ielu, šī pieeja nevienmēr ideāli darbojas praksē, jo tāpēc, ka daži darbi nespēja nodrošināt visu nepieciešamo, vienkārši ieviešot jaunus celiņus vai taciņus. Varbūt vienkārši nav nepieciešamības staigāt apkārt riņķi vai šķērsot vienu vietu vai citu. Es vēlos sacīt, ka lielākā daļa darbu bija koncentrēti ap publisko sabiedrisko telpu. Mēs saņēmām vairākus jautājumus žūrijas vērtēšanas darba laikā, un mēs ļoti intensīvi diskutējām arī par to, kāda veida stratēģija ir
vispār nepieciešama. Mēs saņemam daudz jautājumus par to, kā vispār plānot attīstību teritorijai, kurai ir noteikta konkrēta funkcija, jo šīs te skolas, bērndārs vairs nedarbojās tā, kā tas notika agrāk, ir mazāk, tātad attiecīgi skolēnu un bērnu. Vēl viens jautājums, kas mums tika uzdots, vai vispār tas ir nepieciešams, es ļoti labi apzinos, ka Tallinas iedzīvotāju skaits krītās. Taču tas ir izskaidrojams ar faktu, ka daudzi Tallinā strādājošie ir pārcēlušies uz dzīvi ārpus pilsētas. Taču nākotnē es domāju, ka šī tendence apstāsies. Līdz ar to radīsies jautājums, vai mums ir nepieciešams tik daudz bloku mājas, varbūt, ka kaut kāda daļa no tām var nojaukt. Vienkārši, lai nodrošinātu to, ka tādā veidā aug vides kvalitāte un pilsētu vides kvalitāte arī. Vēl viens jautājums, ar ko mums nācās sastapties, bija tāds, kādā veidā vajadzētu uzlabot dzīves apstākļus un kā, teiksim, varētu palielināt šo te objektu vērtību. Un mēs saņēmām daudz interesants priekšlikums par to, kā to panākt. Kā jums varbūt ir zināms, arī Latvijā ir plāni, programmas, kas vērstas uz CO2 izmešu samazināšanu, kuru ietvaros tiek nomainīta ēku siltumizolācija, un tādā veidā tiek atjaunots esošās ēkas. Šī energoefektivitātes programmas ir ļoti populāras Tallinā, taču to realizācija apgrūtina iedzīvotāji un tāpat tās arī tātad īpašnieku apvienību trūkums, tātad ir grūti tātad šiem iedzīvotājiem īpašniekiem vienoties savā starpā. Un daudzas īpašnieku apvienības ir realizējušas tāds ļoti neliels uzlabojums un atbalsts, teiksim, piemēram, jumta siltumizolācijas nomaiņu vai, piemēram, loga aizvietošana ar pakešlogiem, bet ar to bieži vien nepietiek, lai uzlabotu ēkas energo patēriņa rādītājs. Un ir nepieciešams vēl kaut ko papildus veikt, lai tādā veidā palielinātos šī īpašuma vērtība. Jo apkures izmaksas jau nekritīsies. Ja mēs, piemēram, nomainam tikai, teiksim, jumtu vai logus, tas īpaši neietekmē šīs apkures izmaksas. Līdz ar to mēs sākam domāt par to, teiksim, kas ļautu mums veicināt tātad šo te attīstību, kas kļūt par tādu kā attīstības katalizātoru. Katalizātoru, kas nodrošina tādu ļoti strauju attīstību, tāds ļoti ātrus risinājums piedāvātu. Un galu galā arī, šeit ir neliela kļūdiņa iezagusies, bet tāpat tās arī tika uzdots jautājums par to, ko jūs, teiksim, sagaidat šajā vidas uzlabojuma kontekstā. Jaunajiem arhitektiem jau bija diezgan skaidrs par to, kā, teiksim, plāno šīs sabiedriskās ārtelpas, jeb šo te ārtelpu vidi. Un tā mēs esam nonākuši līdz konkursu uzvarētājiem. Šeit pirmās vietas ieguvēji. Kā redzat? Šī darba autoru komanda ir starptautiska. Šeit ir gan holandiešu arhitekts, gan horvātu vai sērbu vai čehu arhitekts. Jebkurā gadījumā visi šie kungi studē Strelko dizaina mēdīju institūtā, kas atrodas Maskavā. Man šķiet, ka viņi uzvarēja šajā konkursā tieši tādēļ, ka viņi spēja izveidot šo te starptautisko autoru grupu, un viņi ļoti labi arī izprata šīs te problēmas būtību, tāpēc viņi arī uzvarēja. Bet tagad vajadzētu kaut kā tās bildes uzlikt.
Nu, un faktiski, protams, ka mēs ar baudu aplūkojām tātad šīs te ilustrācijas, bet šis darbs konkrēti piesaistīja mūsu intereses ne tikai pievilcīgā dizaina, jeb grafiskā noformējuma dēļ. Šie te rasējumi vairāk tā kā atgādināja 60. 70. gadu rasējums, ja plānojumu, bet pats piedāvātais risinājums arī bija ļoti interesants, neskatoties to, ka tas bija diezgan vienkāršs. Nu, tika piedāvāta sekojoša doma atjaunot, jeb rekonstruēt tātad šis te ēkas pirmo 2 stāvu augstumā, nu tas atstātu diezgan tiešu, jūtamu iespaidu uz šo teritoriju. Nu tā tad tika piedāvāts izmantot šos te pirmos 2 stāvus sabiedriskām dažādām funkcijām, nu izvietojot gan nelielus veikaliņus, gan arī kaut kādus apkalpošanas uzņēmumus tajos. Nu, un tas, kas piesaistīja, jeb radīja mūsos interesi, bija tas, ka otrām kārtām šī ideja bija gana vienkārša. Tika piedāvāts izmantot šos te esošos paneļus, lai izveidot jaunu struktūru šajā teritorijā. Nu, tika piedāvāts uzbūvēt tādu kā tirdziņu izstāžu zāles apvienojumu šīs teritorijas centrālajā daļā. Un tika paredzēts nojaukt bērndārzu un skolu, tad izjaukt šīs te bērndārzu skolas sienas, lai iegūtu šos te cementi, betona paneļus, kas tad tālāk arī tiktu izmantoti, nu izmantojot, teiksim, arī citus materiālus un izmantojot jaunu arhitektonisko risinājumu, tad izveidot šo te tirdziņu izstādes zāles apvienojumu. Nu, mums šķita, nu, ka šis plāns ir ļoti realistisks, teiksim, ļoti tūs tām reālajām vajadzībām. Es jau minēju, ka mēs, mūsu uzstādījums bija tāds, ka nevajadzētu būt kaut kādiem sapņiem, teiksim, ka tomēr šim te piedāvātajam variantam arī jābūt pietiekami funkcionālam, nevis tikai kaut kādam fantāzijas lidojumam. Nu, šeit jūs redzat attēlus, vizuālos materiālus piedāvātajai idejai. Nu, un Berkei patiesībā patika šis darbs visvairāk no visiem. Nu, vidū jūs varat redzēt arī piedāvājumu tam, kā varētu, teiksim, pārkombinēt šos te paneļus un šos te pirmos 2 stāvus tā kā atvērt. Otro vietu ieguva arī starptautiska arhitektu komanda, grupa, kurā pārsvarā bija itāļu pārstāvi, plus 1 Tallinas, tātad igauņu arhitekts, kas piedalījās vairāk tā kā laikam kā gids. Nu, un šis darbs bija ļoti jauki noformēts no grafiskā viedokļa. Nu, ļoti neparastā veidā tika pasniegts šīs idejas. Ļoti neparasts veids, kā noformēt arhitektoniskas idejas. Nu, un tika piedāvāts šo teritoriju apbūvēt ar jaunām ēkām. Nu, tā tad, lai izlīdzinātu šīs ēkas, un kā jau minēju, tad ļoti skaisti grafiski noformēts šis piedāvājums. Trešo vietu ieguva savukārt Lielbritānijas arhitektu komanda, ja nemaldos.
Nu, viņu iesniegtais darbs būtībā piegāja šim uzdevumam no pavisam cita leņķa. Viņi norādīja, jeb uzsver, jeb uzstāja uz to, ka vajadzētu ap šo te dīķi veidot tādu kā sienu, piedāvāja apjost šo dīķi ar sienu, un viņuprāt vienkāršākais veids, kā paaugstināt šo īpašumu vērtību, būtu izveidot vēl vienu mākslīgu ezeru, tātad šajā teritorijā, kas būtu lielāks nekā esošais dīķis, kas ļautu arī, ja tā teikt, atdzīvināt šo te teritorijā ap šo te dīķi, un savukārt dzīvojamām ēkām, kas atrastos ap šo te ezeru, būtu, savu plūdmālē, tātad jeb ezeru krasts un arī skats uz ezeru. Viņi piedāvāja arī izveidot tādu nelielu taciņu, kas šķērsotu šo ezeru. Tāds ļoti tīrs, tāds ļoti smalks un ļoti tāds asprātīgs pat risinājums. Un šāda ezera izveide, jūs varat iedomāties, kā ezeram pieguļošā teritorija varētu izskatīties. Šeit tātad varētu tikt piedāvāt arī iespēja tātad pavizināties ar laivu, būt arī kaut kāds atpūtas zonas pie ezera, bērnu spēļu laukumi un tā tālāk. Un mēs nolēmām, ka ir nepieciešams arī piešķirt veicināšanas balvas. Nolēmām rīkoties šādi. Mēs noteicām labākos projektus dažādās, teiksim, tematiskajās grupās. Šeit jūs redzat kādu no darbiem, ko iesniedza viena no arhitektu grupām, jeb tātad dalībnieki, kas piedāvāja šajā teritorijā, mikrorajonā izveidot dzīvnieku parku, jeb tādu kā mini zooloģisko dārzu, kas padarītu šo vidi patīkamāku un tāpat tās arī ļautu papildināt šos te apzaļumojumus mikrorajonā. Viņi pat piedāvāja kā iespējamo variantu, nezinu gan kā precīzi to angļu valodā nosaukt, bet viņi pat piedāvāja arī izvietot tādus nelielus objektus, teiksim, nelielus skatu tornīšus, no kuriem iespējams vērot šos te dzīvniekus. Šis tas pats darbs ir. Viņi patiesībā neko nepiedāvāja mainīt tātad šajā apbūvē. Vēl viens darbs, tātad vēl viena doma bija tā, ka varētu izstrādāt lietotāju programmu, kas dot jums iespēju, teiksim, fotografēt šos te dzīvniekus, putnus, tātad, kas būtu šajā dabas parkā, zooloģiskajā parkā. Un tātad tikt izveidot tādu kā savvaļas teritorija ar ezeru pilsētas centrā. Diezgan lielas tās fotogrāfijas, tāpēc tik lēni pārslēdzās. Un šeit vēl viena pavisam vienkārši doma, ideja izmantot dažādas krāsu kombinācijas šo ēku apdarē, lai piešķirtu šim mikrorajonam tā kā jaunu izskatu. Tāda arī ļoti vienkārši pieeja, bet, teiksim, no tā teikt, krāsainajiem darbiem šis bija vislabākais.
Un mēs pat ar citiem žūrijas locekļiem vienojāmies, ka šis ir tāds ļoti labs, interesants, neuzkrītošs varbūt veids, kā mainīt šo te izskatu, neveicot nekādas citas korekcijas šajā arhitektūrā. Šeit jūs redzat arī piedāvājums veidot paviljonus un parkus, un tāpat tās arī sabiedriskās ārtelpas. Lūk, vēl viens darbs, kas tika iesniegts konkursā. Šis ir viens no darbiem, kurā tika mēģināts tā kā mēģināt piedāvāt dažādus nosaukumus sabiedriskiem pasākumiem, kas tur varētu noritēt, un sabiedriskām ēkām, sabiedriskas nozīmes ēkām. Tika piedāvāts izvietot dažādas atrakcijas tur, un arī paviljonus. Šeit jūs redzat tātad to lietošanas rokas grāmatu, arī lietošanas instrukciju. Bet bija vēl kāds līdzīgs darbs, līdzīgs ievērs darbs, bet šis darbs bija interesants tieši ar to, ka tās piedāvātās idejas bija diezgan neparastas. Tie spēļu laukumi un paviljoni, kas tika piedāvāti, tie bija tādi ļoti pārdomēti, detalizēti izstrādāti, un bija ļoti daudz interesantu priekšlikumu šajā konkrētajā darbā. Tāpat tās saņēmām arī šo darbu. Šis ir darbs, kurā autori piedāvāja tādu ļoti vienkāršu veidu, kā veidot šo pilsētu vidi. Viņi piedāvāja veidot tā saucamās galerijas. Galerijas slēgta tipa, kā paši ļoti labi zina, tad Igaunijā klimatiskie apstākļi nav neko patīkam. Līdz ar to šāds te jumts teritorijai pazara varētu veicināt dažādu pasākumu rīkošanu vai sporta pasākumu, tad ne tikai izklaides, bet arī sporta pasākumu organizēšanu, citu funkciju realizēšanu šajā galerijā, pasāžā. Pamatā mēs žūrijā meklējām interesantas idejas, kuras nevar sastapt visur. Mēs arī meklējām jaunas idejas, jaunus piegājienus un jaunus skatu punktus. Un ticiet man, tas nebija viegls darbiņš, tādēļ, ka darba apjoms bija ļoti liels. Šeit jūs redzat vēl vienu darbu, kurš zināmā mērā ir ļoti literārs, jo tāpēc, ka eiķizma nozīmē ziediņš, ziedu apkaime. Turklāt jāpiebilst, ka visām šajā pilsētas daļā esošajām ielām ir ar ziediem saistīti nosaukumi. Tādēļ šeit ļoti interesanti bija tas, ka tika piedāvāts dažādas publiskās, sabiedriskās telpas un iepirkšanās iespējas telpas, kas papildinātu jau esošās. Šis ir beidzamais darbs no izvirzītajiem labāko vidū. Tas piedāvāja veidot sociālo vidi un sociālās kopienas, kā arī vietu, kur kopienām pašrealizēties, teiksim, apspriest lietas vai spēlēt spēles vai kaut vai strādāt. Daži kandidāti, daži dalībnieki arī izveidoja modelīšus, un šis bija viens no burvīgiem tādiem
piemēriem, kad ar modelīti varēja spēlēties, iemetot tajā mazu metāla bumbiņu un virzot to tā, lai tā galu galā nokļūtu centrā. Tas tāds kā labirinta spēle. Šie bija tie interesantākie darbi, kurus saņēmām kā pieteikumus. Mēs tos atlasījām no tā milzīgā darba apjoma. Paldies!